Maskava degs. Tieši šādu brīdinājumu Ukraina ir izteikusi jau mēnešiem ilgi. Putins to ir dzirdējis, viņš ir mēģinājis to ignorēt. Bet pēc tam, kad Vladimirs Zelenskis viena pēc otras izteica divas graujošas ziņas, Putinam ir jāsaprot, ka gals tuvojas. Kāpēc? Ukraina varētu nest benzīnu, bet tieši Putina paša cilvēki būs tie, kas aizdedzinās sērkociņu. Ukrainai tagad ir vēsturiski iespēja izbeigt karu uz visiem laikiem, jo Putinam tikko tika paziņots, ka viņa paša tuvākā loka locekļi ir vienoti ar Ukrainu vēlēšanās panākt mieru. Un, ja miers nepienāks, tad Ukrainas otrais pārsteigums nodrošinās, ka Putins pakļausies spēkam, ja viņš nepakļausies spiedienam. Sāksim ar tuvāko loku un ļausim Zeļenskim runāt pašam. 10. jūlijā Zeļenskis sniedza sev vakara uzrunu, kā viņš to dara katru dienu, un izmantoja to, lai nosūtītu ziņu Putinam, kas šķitīs kā duncis, kas iedurts tieši Krievijas līderes sirdī. Degvielas krīze Krievijā padziļinās, un tas ir pilnīgi taisnīgi, ņemot vērā Putina nevēlēšanos izbeigt šo karu. Mēs esam izteikuši priekšlikumus, kā tuvināt mieru, sacīja Zeļenskis. Labi, līdz šim viss bija kā parasti, bet tad tika nomesta bumba. Mums ir atbalsts ne tikai partneru vidū visā pasaulē, bet arī Putina tuvākajā lokā attiecībā uz mieru. Viņi saprot, kas tur notiek un ka mieram nav alternatīvas, paziņoja Zelenskis. Un tā vienkārši paranoiskais Putins saprata, ka viņa tūmā ir nodevēji. Viņa paša tuvākā loka locekļi, kuri nedala viņa neprātīgo vēlmi pēc kara, kas jau ir izraisījis vairāk nekā 1,42 miljonus upuru, un šis skaits turpina pieaugt. Panikas pārņemts, Putins domās, kurš ir vērsies pret viņu. Vai tas ir tikai viens vai divi cilvēki? Daži? Visi? Mēs drīz spekulēsim, bet godīgi sakot, nekas no tā nepārsteigtu nevienu līderi, kurš nav tik apzināti neziņā kā Putins. Zelenskis piemin degvielas krīzi, kas satricina Krieviju, un tā ir Ukrainas izveidota krīze, kas īpaši radīta, lai liktu Krievijas iedzīvotājiem vērsties pret savu līderi. Ukrainas tāla darbības rādījusi triecieni tagad var sasniegt jebkuru nozīmīgu Krievijas daļu. Rafinēšanas rūpnīcas deg visā valstī, un ievērojamākais no Ukrainas triecieniem ir uzbrukums Sibīrijas Omskas naftas pārstrādes rūpnīcai no vairāk nekā 2500 km attāluma. Šī iekārta nekad nebija paredzēta, lai atrastos Ukrainas darbības rādījusā, pat ne tuvu. Bet tagad, kad tā ir, katrs krievs, sākot no elites, par kuru Zelenskis apgalvo, ka tie riņķo Putinu kā haizivis, līdz parastam cilvēkam uz ielas, ir neapmierināts un vēlas pārmaiņas. Kā ziņo CNN, šobrīd gandrīz visos Krievijas 83 reģionos ir dažāda smaguma degvielas trūkums, un daudz viet pie degvielas uzpildu stacijām veidojas rindas, kas stiepjas jūdzēn tālu. Krievijā valda izmisums. Un šis izmisums var novest pie tā, ka Putins pats atkāpsies, pirms viņu piespiež. Burtiski, Zelenskis nav vienīgais, kurš saka, ka Putinam ir problēmas ar savu tuvāko loku. 13. jūlijā Metro ziņoja, ka Igaunijas ārlietu ministrs Margus Zakners izsaka līdzīgas domas. Pats starp oligarhiem arvien vairāk ir tādu, kas šaubās par Putina karu. Daudzi, kas pirms gada runāja par uzvaru, vairs tam netic, atklāja Zakners. Un runājot par spiedienu, kas krājas uz Putina pleciem, Zakners neko neslēpa. Ir tikpat iespējams, ka kādu dienu viņš ar ģimeni izlaiks pa logu. Galu galā tādas lietas Krievijā notiek. Kādas lietas patiešām notiek Krievijā? Tikai parasti tas notiek pēc Putina pavēles, un biežāk cilvēkus izstumj pa logu, nevis viņi paši lēc. Mēs iegūstam nelielu ieskatu izmisīgajā domāšanā, kas pēc dažu domām tagad piemīt Putinam, vērojot, kā viņa karš pret Ukrainu ne tikai iestrēgst sauszemes frontē, bet arī pārvēršas cīņā, kuru Ukraina uzvar. Droni, kas lido visā Krievijā, pastāvīgi atgādina Putinam, ka viņš nav spējis aizsargāt savu tautu, kā vienmēr apgalvoja, ka spējis. Šī neveiksme sāp. Un pat tādam autoritāram līderam kā Putinam ir jāsaprot, ka viņa tauta un tuvākie līdzgaitnieki var paciest tikai noteikti daudzumu šādu notikumu, pirms viņiem visiem kopā pietiek un viņi pievienojas Ukrainai, lai piespiestu mieru, kuru Putins nevēlas. Kā jau iepriekš teicām, Ukraina ir atnesusi benzīnu, tieši paša Putina ļaudis varētu aizdedzināt sērkociņu. Bet Zeļenskis piemin Putina tuvākā loka locekļus, un tas var tikai veicināt spekulācijas par to, kurš ir tuvu Putinam, bet izrāda atbalstu Ukrainai. Varbūt tas arī ir mērķis. Neskaidri norāda par kādu, kurš atbalsta Ukrainu, ir pietiekama, lai paranoiskā Putina galvā sāktu griezties domas. Un gandrīz neizbēgam, ka Krievijas līderis skatīsies pār plecu, atceroties, ka pavisam nesen ir runāts par apvērsumiem un dumpiem. Tikai maijā klīda baumas, ka bijušais Krievijas aizsardzības ministrs un tagadējais Krievijas drošības padomes vadītājs Sergejs Šoigu bija iesaistīts kādā apvērsuma plānā.
Šoigu ir motivācija. Pēc gadiem, kas pavadīti Putina pakļautībā, viņš tika pārcelts no savas nozīmīgās aizsardzības ministra lomas uz amatu, kurā viņam ir maz reāls ietekmes. Mums šķiet, ka Putins noveļ vainu par Krievijas militārajām neveiksmēm, un Šoigu iespējams izjūt zinām aizvainojumu par visu šo situāciju. Vai viņš varētu būt tas iekšējā loka loceklis, kurš vēlas mieru tikai tāpēc, lai atrieptos Putinā? Neviens nezina, un Zeļenskis neko nesaka. Papildus šīm baumām Putinam ir izteikts ļoti reāls dumpju drauds no bijušā Krievijas karavīra puses. Jūnija beigās Aleksandrs Lunins ievietoja video Instagramā, kurā viņš kritizēja Krievijas armiju par bezjēdzīgu pašnāvniecisku pavēļu došanu karavīriem un apgalvoja, ka armijā valda plaša vardarbība. Lunins pieprasīja tikšanos ar Putinu. Viņš draudēja, ka briest sacelšanās, un lai gan pēc savas uzstāšanās sociālajos tīklos viņš tika arestēts, Lunins arī apgalvoja, ka viņš vienkārši nodod tālāk vēstījumu, ko augsta ranga amatpersonas Krievijas ministrijā un drošības dienestos vēlējās, lai Putins dzirdētu. Vairāk čūsku azotē, vairāk klusējošu iekšējā loka locekļu, kas vērpj sazvērestības pret Putinu. Viena lieta, ko mēs zinām droši, ir tā, ka Putins ir pastiprinājis drošību ap sevi, kamēr visas šīs baumas un atklātās neapmierinātības izpausmes turpinās. Organized Crime and Corruption Reporting Project ziņo, ka Kremlis kopš marta ir paaugstinātā gatavībā sakarā ar apvērsumu baumām. Tie, kas strādā tieši Putinam, vairs nedrīkst izmantot savus mobilos telefonus vai pārvietoties ar sabiedrisko transportu. Viss tāpēc, ka Putins baidās, ka viņus varētu ietekmēt vai ka viņi varētu nopludināt informāciju par viņa atrašanās vietu. Katram miesas sargam, pavāram un pat fotogrāfam, kas apkalpo Putinu, mājās ir uzstādītas novērošanas kameras, lai Krievijas līderis vienmēr varētu viņus uzraudzīt. Putins ir nobijies. Tas ir pilnīgi skaidrs. Un tagad Zelenskis apgalvo, ka viņam ir atbalsts no iekšējā loka, kas jau šķiet esam uz sabrukuma robežas. Putina paranoja tikai padziļināsies. Bet ir vēl viens jautājums, ko šķiet neviens neuzdod. Vai Zelenskis saka patiesību? Iespējams, ka Zelenskis savā vakara uzrunā garām ejot pieminējis Putina tuvākā loka vēlmi vērsties pret viņu un piespiest noslēgt mieru ar Ukrainu, lai izmantotu Putina paranoju savā labā. Ukraina zina, cik tālu Putins ir gatavs iet, lai sevi aizsargātu. Protams, ir ārkārtīgi augsts drošības līmenis. Ir arī ziņojumi, ka Putins lielāko daļu laika pavada slēpjoties pazemes bunkuros, iznākot tikai tad, kad viņam jāparādās sabiedrībā. Pieņemot, ka šajās parādīšanās reizēs viņu neaizvieto dubultnieki. Ukrainas dronu uzbrukumi tiek uzskatīti par galveno iemeslu, kāpēc Putins tagad pavada laiku savos bunkuros. Bet varbūt tas ir kas vairāk. Iespējams, Putins domā, ka viņš var kontrolēt situāciju bunkuros, vienlaikus atturot tuvākā loka vilkus. Pravda piebilst, ka Putins tagad baidās no slepkavības mēģinājumiem vairāk nekā jebkad agrāk, visdrīzāk ar dronu, bet varbūt arī no kāda saniknota elites pārstāvja, kurš ir noguris no vairāk nekā 4,5 gadus ilga bezjēdzīga kara, kas šķiet pastāv tikai, lai glaimotu Putina trauslajam ego. Un tagad pat mākslīgais intelekts un draudi, ko tas rada, saindē Putina prātu. Pēc bijušā Irānas augstākā līdera Ali Hamenei nogalināšanas izplatījās ziņas, ka slepkavība kļuva iespējama izmantojot mākslīgo intelektu, lai analizētu stundām ilgi uzņemtos video no Irānas satiksmes kamerām. Šī analīze parādīja ASV un Izrēlai, kur atradās Hamenei un sekoja bunkuru iznīcinošās bumbas. Vladimirs Putins tagad ir tik nobežījies, ka ar viņu varētu notikt tas pats, ka cenšas palikt paslēpts, cik vien iespējams, ziņo France 24. Mēs gribam pateikt, ka šis stiprais cilvēks ir baiļu pārņemts. Tad ir Volodimirs Zelenskis, kurš ar sevu cilvēku priekšā bieži atrodas frontes līnijā vai apmeklē citas valstis, lai iegūtu atbalstu. Iespējams, Volodimira Zelenska pieminējums par Putina tuvāko loku ir ļoti rūpīgi iestādīta sēkla, par kuru Ukrainas prezidents zina, ka tā iesakņosies dziļi Krievijas līdera prātā, kurš baidās no visa, kas viņu ieskauj. Varbūt nemaz nav nekādas iekšējā loka sacelšanās. Ja tā ir, Volodimirs Zelenskis iespējams vienkārši sagatavo augsni tam, vai Vladimirs Putins vērstos pret saviem elitiem, un ja tas notiks, nodevības iespējamība tikai pieaugs. Tā ir bezizejas situācija Krievijas līderiem. Un neatkarīgi no tā, kā šī situācija attīstīsies, vai Volodimirs Zelenskis saka patiesību vai nē, tas ir izcils piemērs, kā izmantot Vladimira Putina paranoju. Iebiedēti līderi pieņem pārsteidzīgus lēmumus, viņi pieļauj kļūdas. Volodimirs Zelenskis iespējams paļaujas uz šo faktu. Un ja Ukrainas prezidents patiešām saka patiesību, tas ir vēl sliktāk Vladimiram Putinam. Viņš nevēlas mieru. Putins vēlas, lai viņa tauta atbalsta katru traku lēmumu, ko viņš pieņem. Apziņa, ka ir cilvēki, kuriem viņš it kā varētu uzticēties, bet kuri aiz viņa muguras saka Ukrainai, ka vēlas mieru, ir trieciens, ko Putins iespējams nespēs izturēt.
Zelenskis tikko ir nosūtījis ziņu Putinam: slēdz mieru, citādi tavs tuvākais loks tevi vai nu piespiedīs to darīt, vai arī izstums tevi no varas. Tomēr Ukraina arī zina, ka Putins visticamāk neklausīsies. Viņš ir pārāk pārņemts ar savu apsēstību. Viņš ir pārāk iesprostots savā karā, līdz tādam līmenim, ka jūtas, ka nevar to izbeigt. Citādi nodevēji, par kuriem Zelenskis saka, ka tie ir viņa tūmā, iznāks no ēnas. Labi, saka Ukraina, ja ar šo skaļo atklājumu par iekšējo loku nepietiek, varbūt savu darbu paveiks otrais skaļais atklājums. Bet pirms mēs atklājam, kas ir šis pārsteigums, šī ir The Military Show, kur mēs skatāmies tālāk par virsrakstiem, lai sniegtu jums pilnu stāstu. Ja vēl neesat to izdarījuši, abonējiet, lai vienmēr būtu soli priekšā. Savā otrajā pārsteiguma paziņojumā Zelenskis deva Putinam ieskatu nākotnē. Ja Putins nepieņems mieru, Ukraina padarīs viņa jau tā sarežģīto situāciju vēl daudz sliktāku. Un Ukraina to panāks, oficializējot tālo triecienu kampaņu, kas jau tagad plosa Krieviju. Šī nav situācija, kurā varbūt nākotnē kaut ko izveidosim. Dekrēts ir parakstīts un viss ir oficiāli. Ukraina izveido jaunu tālo triecienu pavēlniecību, ko sauc par tālas darbības globālās ietekmes pavēlniecību, jeb LRGIC, kas centralizēs visas Ukrainas tālās darbības spējas, ar galīgo mērķi samazināt Krievijas militāro kapacitāti līdz tādam līmenim, ka tā vairs nespēja karot karu, ko sāka Putins. LRGIC vēl nav pilnībā aktīva. Zelenskis saka, ka organizācijai vēl jāatrod komandieris, un viņš sola, ka šis komandieris būs viens no spēcīgākajiem un spējīgākajiem līderiem, kāds Ukrainas bruņotajiem spēkiem ir pieejams. Bet tas drīz būs, pavisam drīz. Un vienīgais veids, kā Putins varēs izvairīties no tā, ko LRGIC spējas paveikt, ir beidzot izsludināt mieru. Bet ko tieši LRGIC spējas paveikt? Zelenskis paskaidro nedaudz. Šai komandai ir jākoncentrē visi pieejamie resursi, lai vēl taustāmāk samazinātu Krievijas kara potenciālu. Šajā virzienā komandieris būs spēcīgs un noteikti maksimāli pieredzējis, atklāja Ukrainas prezidents. Protams, tas mums daudz nepasaka. Tomēr tas liecina, ka Ukraina apvienos visas savas dažādās tālās darbības vienības jaunā vadības struktūrā, līdzīgi kā tas tika darīts ar frontes drona vienībām, izveidojot bezpilota sistēmu spēkus. Pateicoties šai centralizācijai, būs vieglāk dalīties ar informāciju un koordinētus tālās darbības uzbrukumus pret Krieviju būs vienkāršāk plānot. Vismaz tā ir mūsu pieņēmums. Zelenskis daudz neatklāja, un līdzīgi kā viņa apgalvojumi par Putina tuvāko loku, tas izskatās pēc apzinātas rīcības, lai iedvestu vēl lielākas bailes Krievijas līderim, kurš jau tā ir uz nervu sabrukuma robežas. Tas, ko mēs zinām droši, ir tas, ka LRGIC nozīmē jau notiekošās dziļo triecienu kampaņas formalizēšanu, kas jau tagad būtiski vājina Krieviju. 2028. gadā mēs esam redzējuši, kā Ukraina ir palielinājusi savu triecienu darbības rādījusu, apjomu un nodarītos postījumus Krievijas aizmugurē gan pašā Krievijā, gan okupētajās teritorijās. Viss ir mērķis, sākot no naftas pārstrādes rūpnīcām un naftas infrastruktūras līdz militārajām bāzēm un munīcijas noliktavām. Krievijas armijai tas ir nepieciešams, lai funkcionētu. Ukraina tam uzbruk. Un šie triecieni ir kļuvuši spēcīgāki un biežāki nekā jebkad agrāk. Saskaņā ar Euromiden Press datiem, Ukraina 2028. gada pirmajā pusē ir palielinājusi dziļo triecienu skaitu pret Krieviju par 1150%, salīdzinot ar to pašu periodu pagājušajā gadā. Šie triecieni, kas notiek 500 līdz 2000 km attālumā aiz frontes līnijām un dažkārt pat vēl dziļāk, ir skāruši 172 militāros vai enerģētikas objektus. Pēdējie ir īpaši postoši Krievijai. ASV mediji ziņo, ka Krievijas benzīna ražošana ir samazinājusies par 65% Ukrainas trieciena dēļ naftas pārstrādes rūpnīcām, un iepriekš minētā degvielas krīze ir radusies tieši šīs tāla darbības kampaņas rezultātā. Mēs gribam uzsvērt, ka Ukrainas dziļo triecienu pieeja jau bija nāvējoša. Tagad ar Zelenska jauno dekrētu tas kļūs vēl bīstamāks. Vienkāršota, efektīva un tik nežēlīga, kādu Krievija vēl nav pieredzējusi, šī tāla darbības kampaņa ir gatava sagraut Krieviju neatgriezeniski, ja Putins neuztvers Zelenska aicinājumu uz mieru nopietni. Dziļie triecieni kļūst par Ukrainas armijas neatņemamu sastāvdaļu. Tiek izveidota īpaša operatīvā nodaļa, un tas ir ļoti slikti ziņas Putinām. Vai jūs zinat, kas vēl ir sliktas ziņas Krievijas prezidentam, it kā viņam vēl vajadzētu kādas? Šķiet, ASV uzskata, ka Ukrainas dziļo triecienu stratēģija darbojas. Iespējams, ciniskākie no jums varētu domāt, ka Zelenskis, runājot par iekšējo loku, kas vēršas pret Putinu, domā Trumpa administrācijas pārstāvis.
Mēs neiesim tik tālu, bet norādīsim, ka ASV pieeja Ukrainas karam ir piedzīvojusi ievērojams pārmaiņas, un šķiet, ka tieši Ukraina tagad saņem visu atbalstu, jo ir skaidrs, ka Putins nepieņems mieru, ja viņu nepiespiedīs. Piemēram, ASV prezidents Donalds Trumps ļoti slavēja Ukrainas tālās darbības pieeju, kad viņš tikās ar Zeļenski jūlija NATO samitā Ankarā. Viņš nosauca Ukrainas pieeju par eskalāciju, taču šī eskalācija varētu izbeigt karu. Trumps arī izmantoja šo samitu, lai paziņotu, ka viņš ir gatavs izsniegt licenci Patriot pretgaisa aizsardzības raķešu ražošanai Ukrainā, ļaujot Ukrainai pašai būvēt šīs raķetes, lai risinātu Krievijas balistisko un spārnoto raķešu uzbrukumu problēmu. Tas ir milzīgi. Būtībā tas nozīmē, ka ASV mudina Ukrainu turpināt to, ko tā dara tālās darbības frontē, vienlaikus palīdzot Ukrainai spērt soli tuvāk, lai mazinātu Krievijas pašas tālās darbības stratēģijas ietekmi. Putins vairs nezina, kur griezties. Un kā vēl vienu pēdējo dzēlienu viņam, Ukraina ir paziņojusi vēl kaut ko. Papildus LRGIC Ukraina plāno arī pārstrukturēt savu esošo triecienvienību vadību un pārvaldību, un šķiet, ka valsts 8. gaisa desanta korpusa komandieris, brigādes ģenerālis Dmitrijs Vološins, ir izraudzīts vadīt jaunu reaģēšanas spēku, kas uzraudzīs šo pārstrukturēšanu. Šī jaunā Ukrainas bruņoto spēku sastāvdaļa, kas nosaukta par apvienotajiem ātrās reaģēšanas spēkiem, apvienos esošās triecienvienības, dronu un artilērijas vienības vienā spēkā. Spējīgi ātri izvietoties visā frontē, vienlaikus aprīkot ar tādām tehnoloģijām, kādas Krievija saviem karavīriem vienkārši nespēja nodrošināt. Šī ir militārā reforma frontē, kas papildina to, ko Ukraina plāno darīt Krievijas aizmugures rajonos, un tas nozīmē, ka Putina klibojošie spēki Ukrainā saskarsies ar vēl lielākiem izaicinājumiem. Ātras reakcijas uz Krievijas vājumu novedīs pie teritoriju atbrīvošanas un Krievijas uzbrukuma apturēšanas vēl pirms tie sākušies. Tātad, ko jūs no tā visa secināt? Putina tuvākā loka cilvēki pieprasa mieru, lai gan ne viņa klātbūtnē, un Ukraina ir vairāk nekā gatava sadarboties ar šiem elitiem, lai panāktu šo mieru. Spiediens pieaug, veidojot jaunas vienības, kas padara Ukrainas dziļās trieciena un uzbrukuma vienības spēcīgākas nekā jebkad agrāk. Pat ASV sūta signālus Putinam, ka nu ir gana. Ukraina uzvar. Krievija šo vairs nevar mainīt. Atkāpies tagad, citādi Putina gals pienāks ātrāk nekā viņš domā. Kas attiecas uz pašu Putinu, paranoja, kas vienmēr viņu ir raksturojis kā līderi, tagad ir viņa lielākais ienaidnieks. Bijušais VDK darbinieks ir izlocījies un manevrējis tā, ka tagad viņam sāk pietrūkt iespēju. Ko viņš darīs tagad? Sāsinās situāciju? Vai viņš pārcels karu, ko pats sāka, uz Eiropu? Putins to varētu izdarīt izmisuma dēļ, taču tādā veidā viņš tikai piespiestu jau tā izsmelto Krieviju cīnīties pret NATO laikā, kad ASV šķiet atbalsta Ukrainu un NATO Eiropas dalībvalstis gatavojas karām. Tā nav laba ideja. Bet kas vēl Putinam ir palicis? Viņa tradicionālās iebiedēšanas taktikas vairs nestrādā. Ja nu kas, tad tieši Ukraina šobrīd ir pārāka baiļu ziņā, tāpat kā tā ir pārāka kaujas laukā. Putins nevar piespiest vairāk cilvēku iesaistīties karā Ukrainā bez mobilizācijas, un viņam ir kļuvis neiespējami noslēpt faktu, ka viņa uzsāktais karš ir atgriezies un sācis kaitēt Krievijas tautai. Viņi izjūt šo sāpi degvielas uzpildes stacijās, un katru reizi, kad redz dūmus ceļamies no kārtējās naftas pārstrādes rūpnīcas vai fabrikas, kuru trāpījuši Ukrainas droni. Putinam ir jāatzīst fakts, ka viņam patiesībā ir palikušas tikai divas izvēles iespējas. Piekrīt mieram Ukrainas karā, un tad mēģina tikt galā ar savu iekšējo loku, kas ir no viņa noguris, vai arī turpina cīņu, zinot, ka Ukraina kļūst stiprāka, triecieni kļūst dziļāki. Un tie iekšējā loka locekļi, kuri šobrīd vēlas mieru, drīz varētu nolemt, ka vienīgais veids, kā to panākt, ir atbrīvoties no Putina. Tu pats sev sagatavoji šo gultu, Putin. Ukraina tikai liek tev tajā gulēt. Krievijas karš pret Ukrainu jau ir prasījis tik milzīgas cilvēku dzīvības, ka tas vien ir radījis lielu spiedienu uz Putinu. Šī cena ir lielāks nekā jūs varētu domāt. Mēs pieminējām 1,42 miljonus upuru, bet tas ir tikai sākums. Ko Putins patiesībā ir izdarījis? Viņš ir radījis tik milzīgu krīzi Krievijas iekšienē, ka jebkāda veida atveseļošanās prasītu gadu desmitus. Vai vēlaties uzzināt vairāk? Tad noskatieties mūsu video, kurā mēs apskatām demogrāfisko krīzi, kas draud Krievijai. Bet pirms to darāt, atcerieties abonēt The Military Show, lai sekotu līdzi mūsu ikdienas video par jaunākajiem notikumiem Ukrainas karā. Un kā vienmēr, paldies, ka skatāties!